Lai gan mazpulku kustības pirmsākumi meklējami Amerikas Savienotajās valstīs, tomēr pateicoties Kāļa Ulmaņa iniciatīvai, arī Latvijā 1929. gadā tika nodibināta pirmā mazpulku organizācija. Aicinot jauniešus lielāku uzmanību veltīt lauksaimniecībai un sabiedriskās dzīves izkopšanai, mazpulku kustība kļuva aizvien kuplāka un varenāka. Vēsturisko un politisko notikumu rezultātā Latvijas mazpulku kustība piedzīvoja arī darbības pārtraukumu, tomēr šogad var svinēt savas atjaunošanas 25. gadskārtu. Šo gadu laikā paveikts ļoti daudz, tomēr viens no vērienīgākajiem un nulikā īstenotajiem projektiem ir Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus finansētais projekts Augsim savam novadam. 27. februārī visi projektā iesaistītie cilvēki pulcējās vienkopus jaunizveidotajā Latvijas Universitātes dabas zinātņu akadēmiskajā centrā, lai piedalītos projekta noslēguma konferencē Laiks, lauki, labklājība. Mēs darbojamies 140 Latvijas pašvaldībās, un mums ir viss spēks, lai mēs varētu izdarīt kaut ko ļoti labu Latvijai. Un tad, pielietojot mūsu lielos resursus un sadarbību ar pašvaldībām, mēs rosinājām veidot diskusijas ar vietējo novada lēmumu pieņēmējiem. Protams, ka tas ir noderīgi gan mums kā mazpulkiem, veicināt šo diskusiju tieši mūsu organizācijai ar vietējām novadu domēm, gan arī vispārēji lauku jauniešiem un lauku iedzīvotājiem, jo šīs idejas ir noderīgas visai sabiedrībai. Lai gūtu plašāku ieskatu un aptvertu visu Latviju, mēs izvēlējāmies runāt ar 8 novadiem un izvēlējāmies 2 novadus katrā plānošanas reģionā. Latgalē mēs izvēlējāmies doties uz Daugavpili un Krāslavu, Kurzemē mēs devāmies uz Talsiem un Priekulas novadu, Zemgalē mēs devāmies uz Tukumu un Dobeles novadu un Vidzemē uz Smilteni un Alūksni. Bija liels prieks, ka visas pašvaldības bija atsaucīgas, visās novadu domēs diskusijas notika. Lielākoties mums bija iespēja runāt ar domju priekšsēdētājiem, ar vietniekiem, ar izpildirektoriem, tad ar augstāko līmeni. Un tas bija prieks redzēt, ka tātad novadi ir atsaucīgi runāt ar jauniešiem. Un ka tas ir svarīgi, un ka viņi saskata, jaunieši ir nozīmīga sabiedrības daļa. Jo tā kā mēs arī diskusijās ieskicējam, ka tieši šie te jaunieši, kur šodien runā kā no jauniešu pozīcijas, nākotnē ļoti iespējams runās jau no deputātu un priekšsēdētāju pozīcijas, jo mēs ļoti gribētu, lai šie jaunieši atgriežas savos novados, dzīvo un strādā tur. Tikšanās notika februārī. Mēs pulcējāmies Alūksnes novada mazpulcēni. Mēs stāstījām par to, cik projektos esam piedalījušies. Mūsu mazpulks ir pavisam jauns, tikai 5 gadi. Mēs stāstījām, ko mēs esam audzējuši, kādus pasākumus mēs veidojam, kuros piedalāmies. Un kā pašvaldības vadītāji to uztvēra? Skatījās ar smaidu. Domāju, ka visiem patika. Tikšanās notika 10. februārī. Tur tika veiktas sarunas starp mazpulcēniem un novadu pārstāvjiem, novadu deputātiem par to, kā mazpulks varētu palīdzēt novadam un kā šis novads varētu palīdzēt mazpulkam. Mēs izteicām savas idejas, piemēram, mums Valdemārpilī vajadzētu atjaunot Alku liepu. Tas mums tā kā ir visaktuālākais tagad, sakop teritoriju un tādā garā. Novada pārstāvji mums tā kā palīdz veidot šo izpratni un kā tālāk rīkoties. Pēc šīm sarunām mēs ieguvām līdzfinansējumu arī mūsu nometnē, kas arī notiks Valdemārpilī šogad vasarā. Vērienīgā projekta noslēguma konferences laikā mazpulcēni strādāja darba grupās un piedalījās eksperimentos. Savukārt vadītāji klausījās lekcijas un dalījās savās pārdomās par īstenotā projekta rezultātiem. Tāpat norisinājās produktīva diskusijas starp pašvaldību pārstāvjiem un viesiem, apzinot problēmas un piedāvājot risinājumus par to, kā stiprināt jaunatnes organizācijas novados. Visi bija vienisprātis, ka jaunatnes organizācija devums novada attīstībā netiek pietiekami novērtēts, tādēļ pašvaldību pārstāvji izteica gandarījumu par projektu ietveros noorganizētajām tikšanās iespējām ar mazpulcēniem. Mēs vairāk izzinājām šo projektu būtību, ko veic mazpulki. Viņi paši prezentēja to, tātad viņi spēja šo savu viedokli arī paust, bija iespēja iepazīt vienam otru
arī jauniešiem varbūt to lēmumu pieņemšanas procedūras, kā notiek un kādā veidā tā ideja vai iniciatīva, kas rodās, viņa var aiziet līdz tam gala lēmumam. Mēs priecājamies arī par šādām tikšanās reizēm, jo, lai arī mēs sakām, ka mums domas sēdes ir atklātas, ka var nākt un piedalīties komitejas sēdēs, cilvēki jau vai nu savas aizņemtības dēļ, vai kautrības dēļ, vai dēļ kā cita. Parasti jau tas nenotiek. Un tad ir prieks par to, ka šie cilvēki dažādi, šajā gadījumā tie bija mazpulcēni, ka kāds viņus saorganizēja, ka kāds viņus atveda un ka mums bija iespēja ar viņiem parunāties. Pats galvenais jau ir tas, ka mēs liekam bērniem domāt un ka mēs liekam paskatīties kaut kur tālāk par savu sētu, kaut kur tālāk par savu skolu. Un, protams, ka šie priekšlikumi ir tie, kurus mums ir jāizvērtē, jo tie ir mūsu novada cilvēki, un ar to mums ir jārēķinās. Lai uzmundrinātu un veicinātu Latvijas valsts prezidenta Raimonda Vējoņa atlapšanas procesu pēc pārciestās sirds operācijas, mazpulcēni bija sarūpējuši viņam krāšņu dāvanu – lielu meduspodu ar viršu medu, rotāt ar daudziem mazpulcēnu laba vēlējumiem. Es prezidentam vēlu veselību un veiksmi turpmākajos gados. Es prezidentam vēlu, lai izdevība un laba imunitāte pēc slimībām. Es prezidentam vēlu gaišas domas par Latviju un idejas, kā padarīt Latviju vēl labāku. Es vēlu prezidentam labu veselību un ilgus gadus. Es vēlu prezidentam drīzu atveseļošanos. Es prezidentam vēlu ātrāk veseļoties un prieku līdz mūža galam. Mazpulki ir gandrīz ar tikpat senu vēsturi kā Latvija. Mums jau ir pāri 85 gadiem, ko mēs varējām svinēt pagājušo gadu. Mana pārliecība dziļi ir tā, ka mums katram ir jādara tas labākais mūsu Latvijas valsts labā. Es novēlu katram arī šajos svētkos papriecāties, novērtēt savu padarīto un pateikt paldies tiem, kas viņa dzīvē ir kaut ko svarīgu un labu devuši.